Sajūti sevi un seko savai iekšējai balsī. Skan baigi vienkārši un loģiski un sakarīgi, un tā jau arī ir. Bet vai vienmēr tu vari sajust to savu iekšējo balsi? Vai kā tu vari zināt, ka tu sekotai savai iekšējai balsī un intuīcijai, nevis kaut kādam savam zemapziņas gļukam? Par to šodien parunāsim mūsu superīgajā podkāstiņā Var un Vajag, kas ir atklātas sarunas par to, ka tiešām vajag ar sevi kaut ko darīt, vajag ar sevi strādāt, un pēc tam kļūst iespējams dzīvot vieglāk. Kas tu esi? Jā, es esmu Tante? Linda Kronberga. Um, Transformācija caur mīlestību mentore, jo tur tajos gļukos ir mūsu potenciāls. Un tad, kad mēs tos gļukus atrodam, transformējam, dziedinam, kas nu kuru reizi jādara, mēs atgūstam savu patieso spēku, savu patieso jaudu. Mēs patiesi sadzirdam sevi, nevis to balstiņu, ko mamma mums kādreiz ir ielikusi, vai mūsu ego balstiņu. Un tad kļūst daudz vieglāk un daudz savādāk, un dzīve kļūst baudpilnāka. Nu, vai ja vismaz ne uzreiz baudpilnāk, vismaz panesamāk. Ja kuram? Vai nu Iesākumā, tā kā ja ir galīgi slikti, nu tad necer, ka uzreiz tev aizliekas savs, jē, viss superīgi. Nu, tomēr pa pakāpieniņiem jāaiziet ir, bet noteikti pa solītim viņa kļūst labāka un sakarīgāka un tiešām amazing. Mani tātad joprojām sauc Inese Zvingevica, un es esmu prāta un zemapziņas transformācijas mentors, un es palīdzu atbrīvoties no visa liekā, kas ir tevī. Emocionālās traumas, zemapziņas paterni, visādi uzskati nesakarīgi un nelabvēlīgi par sevi, par pasauli, par to, kā vispār lietas notiek. Tātad visu, ko tu esi kopš sava dzimšanas brīža, kad tu piedzimi vienkārši perfekts, dievišķs brīnums, visu, ko tu esi savilkusies sev riņķī, no pasaules, no radiem, no mammas, no tētiem un draugiem. Visu to es tev palīdzu notīrīt, lai tieši tā kā Linda saka, lai tu vienkārši tiešām sajūti to savu spēku, spēju, amazingness un vienkārši neatkārtojamību. Un tu vari tiešām dzīvot tā, kā tu gribi, nevis tā, kā tev ir sabiedrība ieprogrammējusi, vai tā, lai mammai nav jāuztraucās par tevi, vai nu, kaut kā tā. Un šodienas tēma par to sevis sadzirdēšanu un gļukiem, kas traucē. Un lai gan es arī ļoti bieži izmantoju šo te vārdu savienojumu, ieklausies sevi un seko sev un savai balsī, nevienmēr es esmu spējusi viņu vispār sadzirdēt. man tas bija Un, lielākais triggers. mhm, Pirms 4 gadiem, kad cilvēki teica, ieklausies sevī, un tad man bija tā, ka man gribējās burtiski kliegt, kā es varu, nu, kad es nedzirdu. Beidzot man teikt, ieklausies sevī, visas atbildes ir tevī. Nu, blīns, nu labi, forši, fantastiski, ka viņas ir manī, es viņas nedzirdu. Es viņas neredzu, es viņas nesaprotu. Un tāpēc šis ir tāds, kad, ok, un šodien es redzu un zinu, ka tā ir taisnība, kā mhm, tas ir mūsos. Ieklausies, kā neviens nezinās, kas ir labāks tev par tevi pašu, mhm, ne mamma, ne kāds cits.
Un tāpēc arī mammas nevienmēr zinās labāk par bērniem. Ir Mhm. jāieklausās bērnos, bet ar noteikumu, ka tu dzirdi sevi. Jo savādāk ir nu, tāda tā kā nepārtraukta skriešana ar galvu sienā. Un tieši tāpēc ir mēs, ir citi speciālisti, ar kuru palīdzību lēnām, pamazām mēs tīram nost visu lieko. Un vienkārši mums šobrīd kosmiskajās sarunās ir tēma sevis vērtība, es kā vērtība, un es arī tur rakos, nu kur tad ir tā mūsu vērtība? Viņa ir tur iekšā, viņu nevar pazaudēt. Par viņu var aizmirst tikai tāpēc, ka, nu, zini, kā tevi kaudze ar visu kaut ko Mhm. mājās, ja? Nu, tu jau pēc kāda laika vienkārši aizmirsti, kas tad bija tas pirmais, ko tu tur ieliki, kur tu Mhm. paslēpi. Nu, ja tas kaut kas ir tāds īpašs, bet vienalga ar laiku, dēļ tās lielās kaudzes, tu aizmirsīsi, kas tur, ko tu vispār tur esi salikusi, vai ne? Un tas ir tas par to, ka mēs bērnībā sākot jau no bērnības, bet vispār, ja mēs tā plašāk ņemam pat no iepriekšējām dzīvēm, mēs esam savākušies visādas apstiprinājumus, jā, vot šitā ir, vot šitā ir, un dzīve tāda ir, un visiem tā ir, un citiem ir vēl sliktāk, un vēl visu kaut ko, nu, vienkārši aplipinam sevi tā kā nakļeikām, iedomājies, tad, nu, kaut paņem jebko, un tu viņu aplipini, tu jau beigās pat dažreiz nevari redzēt, kas tā pa Mhm. formu tur apakšā ir, un es biju tur, un man tas bija vienkārši, beidziet man šito teikt. Es gribu vienu Mhm. dienu tiešām dzirdēt, ka man nav jāskrien un jāprasa, bet šodien es neesmu gatava. Nu, tā nav palīdzība man. Tas ir, nu, es nezinu, tā kā augstu ūdeni ieliet sejā un paldies, tu man nepalīdzi. Man palika sūdīgāk, nevis labāk. Tāpēc ir tie solīši, ko mēs piedāvājam, kā lēni, nu, tā kā pamazām tīrīt nost to, ko mēs esam, nu, ja godīgi paši savākušies. Neviens jau Nu tā jā, bet nav nācis un lipinājis klāt, paši jau vien esam savākušies, bet tāda ir tā mūsu, tas ir tā mūsu smadzenītes, vai ne, kā maziem bērniem, kā sūklītim vienkārši ņemt, kas notiek apkārt. nu, tieši tā, jo nu, tas bērns jau, tad, kad piedzimst šeit, viņš jau nedomā, kādus sūdzes varētu savākties sev riņķī, kas ir tas tīzlākais, ko es varētu paņemt. Bet vienkārši bērns uztver informāciju bez filtra, jo bērnam kaut kādas loģiskās, um, nevis es pateikšu loģiskā spriestspēja, nē, bet analizēšanas, informācijas analizēšanas spēja parādās vēlāk, pēc tiem kaut kādiem 6, 7 gadiem, kā nu kuram bērnam, bet nu apmēram. Līdz tam viņi vienkārši visu ņem pretī tieši tā, kā tas tiek teikts. Un redz, Un, šitas mums ir palīdzējis iemācīties runāt, mhm. iemācīties staigāt, iemācīties vērtīgas lietas, bet pašā Sabiedrībā, kā laikā uzturēties, kā būt pieklājīgiem, ka tu ieej telpā, tu sasveicinies, ka tu ej ārā, tu atvedies, galda kultūra un, nu, kāda, nu, kuram kultūra, bet, nu, principā, jā, bet, jā, tas ir viss ļoti brīnišķīgi, tie ir gan spoguļi neironi, gan vienkārši tā tad šī te smadzeņu darbības veids, un, nu jā, bet nu, cik tas palīdz, cik tas arī tā kā pēc tam kaitē, jo vardarbīgās ģimenēs un alkoholiķu ģimenēs un visādās tādās ģimenēs tev ir nepieciešami kaut kādi šie tie aizsargi mehānismi, kas tev ir jāiemācās, lai tu varētu izdzīvot līdz tiem 6, 7, 10, 15 gadiem. Savādāk tev ir iespēja vienkārši, ka tev tur pieklapēs kaut kur tur un atstās, ja? Un ļoti bieži šie te cilvēki, kam ir tāda, nu, vardarbīga bijusi šī te bērnība, viņiem vienkārši nav spēja sevi sajust, tāpēc, ka viņi ir iemācījušies nolasīt telpu, sajust, kas ir telpā un rīkoties atkarībā no tā.
Un tad, kad viņiem nav tā telpa, kur nolasīt, viņi savu telpu nevar nolasīt. Un vienkārši nav šī te faila, kā man ir jājūtās, kā man ir jārīkojās, kas vispār ir normāli vai kas nav normāli. Un tāpēc, jā, nu, tur sajust sevi, nu, nevienmēr ir tik vienkārši. Un ne jau vienmēr arī tur tā traumatiskā bērnība ir pie vainas, jo man, piemēram, posms, kurā es vispār nespēju saprast, ko nozīmē sajust sevi un visas atbildes manī, jo manī nebija vispār nekādas atbildes, bija laiks pēc bērna piedzimšanas, jo pēc pirmā bērna piedzimšanas es vienkārši fantastiski sevi pazaudēju. Un vai es to tad zināju, ka es esmu sevi pazaudējusi? Nē, es nezināju. Es, nu, ko man jau viss bija kārtībā, viss jau bija labi. Es ļoti biju laimīga un piepildīta un apmierināta ar dzīvi, tad, kad es atrados pie vīra un pie bērniem. Tad, kad es biju ar kādu kopā, tad man bija viss kārtībā, viss bija vienkārši brīnišķīgi. Bet es izvairījos atrasties kaut kur viena. Jo pirmkārt, nu, ko es tagad sēdēšu, bļāvis, 3 stundas pie friziera, nu, pirmkārt, nu, jā, nu, ir boring, nu, jā, nu, nosēdēt krēslā 3 stundas, tas priekš manis ir boring, bet tagad tas ir savādāk nekā tad, kad tas bija. Tātad, ja es sēžu pie friziera 3 stundas, nu, es taču nenopelnu savus labos punktus. Kāda jēga ir no mātes, kas sēž frizētavā? Mātei taču ir jābūt mātei, jāčubina bērniņi, tur jāmāca vai kaut kas jādara, jāspēlējās, nu, un kaut kas tam līdzīgs. Un, respektīvi, jā, tad, kad es maksimāli izvairījos palikt viena pati, nekādas kafejnīcas vienai pašai, nekādas pastaigas vienai pašai, vispār maksimāli izvairījos palikt viena pati, jo tad, kad cilvēks paliek viens pats, tad viņā sāk tās domas nākt prātā un tās sajūtas raisīties. Nu, un tas absolūti man nebija piemērots, un tāpēc es maksimāli izvairījos no būšanas kaut kur vienai pašai. Un tas nebija tāpēc, ka es esmu šausmīga čakla mamma un laba mamma un brīnišķīga mamma. Tas bija Pēc, ka tev tāpēc, ka tevis. es biju pazaudējusies mammas lomā. Un mammas loma bija vienīgā, ko es vispār sapratu, ko viņā darīt. Jo, jo pārējās visas tur tās lomas kuku tutu. Sieva un mamma, bet sieviete un Inese un ko es gribu darīt? Nē. Tas, ko tu tā kā iesāki, tas ir viena lieta, ir tās lomas, kurās mēs aizspēlējamies, bet otra lieta ir tas jau, kas mums ir iemācīts, kad, nu, ja tu labi cilvēki ir čakli cilvēki. Un, ja tu strādā, ja tu kaut ko dari, tad tu esi labs cilvēks. Un es to redzu Mhm. cilvēkiem, viņiem šis patents aiziet. Un, pieņemsim, ir kaut kāda krīzes situācija, nu, lielāka vai mazāka, bet, nu, tā kā ir stress, ir kaut kas jādara. Un ko viņi dara? Viņi vienkārši kusta, viņi kaut ko dara. Patiesībā viņi imitē kaut kādu darbību, jo tas stress, tā kustība, tā Mm. nesaprašana, ko tu dari, nenovedīs nekad ne pie kāda laba rezultāta. Un tos cilvēkus drausmīgi besī tie cilvēki, kas apsēžās un es tagad pameditēšu, vai pagaidu, es ieelpošu, tagad nomierināšu. Tu pastāstīsi zinātniski, ar gudriem vārdiem par šo, kas notiek smadzenēs, ja, kad mēs esam stresā, ka mums ir vienkārši, mums atslēdzās loģiskā domāšana, un tu vari tur lēkāt, skraidīt, tu nekad neizdomās sakarīgu risinājumu. Mm. Vienīgais variants ir apsēsties, paelpot, pameditēt, nomierināties, varbūt pat atslēgties no tās situācijas, atgūt sevi, pieslēgties pie īstajām smadzeņu daļām, kuras ir uz risinājumu tendētas, un tad tev var vienkārši vienā sekundē
10 sekundēs atnākt risinājums, kā tu šo situāciju vari atrisināt. Otrs variants ir, ka tu saproti, ka tur tas, tas tīģeris, kurš likās, ka tūlīt tevi apēdīs, patiesībā ir mušas lielumā, vai nu vēl citādi varianti. Ja? Un Mm. šis ir tas mirklis, kad tas ir tas, kas mums ir ielikts. Dari, vienalga, kad, ko, galvenais dari. Un, ja tu nedari, tad tu neesi gana labs. Tu vispār, nu, kas tad tas par cilvēku, kas neko nedara? Sliņķis, sliņķis, Mm. iedzīvē vispār neko nesasniegs un tā tālāk. Šeit mēs varētu pieskārties pie pasakām, jo ir viena tāda tehnika, uh, kuru tā arī, ko es izmantoju tātad dievišķajā restartā, pie esencītes, tad, kad vajag esencīti savējo atkal saaktivizēt. Tā ir tāda superīga tehnika, kur ļoti bieži parādās cilvēku šī te domu uzskatu ķēdīte, kas rada kaut kādu sajūtu. Ja? Piemēram, tātad pie esencītes tas būtu, mēs to savu iekšējo unikalitāti un esenci esam tik skaisti noglabājuši kaut kādā tur, es nezinu, stikla mēģinītē ar korķīti virsū mums viņa iekšā ir, bet mēs viņu neizmantojam, ja? Un tā domu ķēdīte, kāpēc mēs viņu neizmantojam, viņa parādās. Un tur ļoti bieži šajā un citās sajūtās ir pie vainas dievs, velns, un pasaku tēli. Man pašai ļoti bieži parādās maija un paija. Man pašai nē, bet maija un paija parādās, jo tur jau ir taču skaidrs, jā, kura ir tā labā un kura ir sliktā. Man, teiksim, par kaut kādām naudas sajūtām, man bija gan sarkangalvīte, gan vilks, piemēram, jā. Un, jā, nu tās pasakas, viņas brīnišķīgas, viņām ir sava filozofija, bet mēs varam tiešām bērnībā pieķerties tām pasakām kā kaut kādam guidelinam, kā tad īsti ir jādzīvo, un pēc tam, jā, pēc tam tev šī te pasaka sēž kā gļuks, un traucē sev sajust to patieso sevi, vai to, ka tu esi vērtīga arī tad, ja tu neaiznes vecmāmiņai pīrādziņus. Man Un, liekas, ka tā ir reāla, tās pasakas ir reāla programmēšana, jo es vienā momentā sapratu, un es beidzu bērniem lasīt tās programmas. Nu, ja redzi, jau iznāca dabīgi ārā tās mm, pasakas, jo tās ir programmas. Nu, tā kā, ja tu neklausīsi, tevi apēdīs, ja tu būsi bagāts, tu būsi slikts, tikai, ja tu tur strādāsi, atdosi visu savu pēdējo, tad tu kaut ko saņemsi, sasniegsi. Nu, tā nav taisnība, mīļie. nu jā, bet zin kā, nu jāņem arī ir vērā drusciņ tas laiks, kurā viņas tika Jā, rakstītas. tas jau nav par to. Un, Vienkārši saprast, ka šodien nevajag šito propagandēt. jā, nu jā, nu es, teiksim, Andersena pasakas, man liekas, sāku lasīt Ansīti un Grietiņu, un es saprotu, ka es nevaru šito ārprātu lasīt bērniem, kad aizgāja atstāja mežā, tāpēc, ka tur kas tur bļāviens, pa daudz bērnu bija sataisīti vai nebija ko ēst, un tad es aizgāju bērnus, atstāju mežā. Nu, nē, bet, nu, tas jau ir cits, bet, nu, principā jau, nu, jā, nu, kaut kā jau tiem bērniem vajadzēja mācīt to, ka nevis zakt ir labi, bet strādāt ir labi un tam Šajos līdzīgi, laikos bet, tas jā. bija tas, bet šajos Mm, laikos tas ir kaut kas cits, un tāpēc jā. tā, paskatīties, kad un ko mēs darām, jo. Jā, nu tā kā stāstīt. Tas nav par, saprotu, šeit arī nevajag saprast, ka, teiksim, strādāt ir slikti vai kā, bet tas, ko mēs redzam sabiedrībā, ir, nu, kā mēs sakam, ja, tās super laimīgās, nu, nē, mīļās, jaukās, izpalīdzīgās sievietes. Un pēc tam mēs brīnamies, ai, kāpēc tik labus cilvēkus dieviņš paņēma projām? Nu, tāpēc, ka viņa atdeva visiem, tikai ne sev neko Mm, neizstāja.
Un šis ir tas, kas ir mums jāmaina vispār visā, kad mēs, un kas mums vispār visiem iepotēts, kad egoisms ir kaut kas briesmīgs, ka egoists ir, vot, ok, Dievs, tas ir nosodāmi. Tā kā viņš ir uztaisīts pasaulē, var būt, bet man liekas, tam ir cits vārds. Egoists mūsdienās ir tas, kurš cilvēks domā par sevi, nav egoists. Mhm. Egoists ir tas, kas iet, teiksim tā, varbūt šeit atkal ir tā vārdu spēle. Egoists ir tas, kas, pieņemsim, iet pāri līķiem tikai, lai sasniegtu savus mērķus. Ok, tas nav tas. Bet cilvēks, kurš pat domā par sevi, liek sevi pirmajā vietā, viņš nav egoists. Vai arī tad, ja viņš ir egoists, tad tas ir veselīgs egoisms. Un tas ir tas, kas mums katram ir vajadzīgs. Nu jā, nu tieši tā, nu kur tā atšķirība? Atšķirība ir tā, ka, teiksim, ja man ir svarīgi paņemt šo te laiku sev, es paņemu šo laiku sev un es izkārtoju, nezinu, iedošu bērnam iPadu vai sarunāšu, ka bērns kaut kur tiek aizvests kaut kur, nezinu, pie omas vai pie draugiem, un es paņemšu to laiku sev. Bet es nedomāju, ka visiem ir jādara viss, lai izkārtotu laiku priekš manis. Jā. Nu, tas ir garām. Es zinu, kas man ir svarīgi, un tās ir manas vērtības, un es par to pastāvu. Tas ir tāpatās, tā ir vienkārši higiēna. Tas ir tāpat kā tu zini, ka tev ir svarīgi nomazgāt seju vakarā, un no rīta tu tam atrod laiku, lai to izdarītu. Tev pieaugušam cilvēkam neviens neatnāks un nepateiks, tev ir jānomazgā seja. Bet tā higiēna jau arī ir mūsu spiritual. Un nu, tās ir tās vienkārši rūpes par sevi, kas ir gan par ķermeni, gan par prātu, gan par izaugsmi, gan par tātad ēšanu, kustību. Tas viss tur ir iekšā, un tas nav egoisms, bet tas ir jautājums, teiksim, vai es sagaidu, ka visi parūpēsies par mani, vai arī es parūpējos par savām Jā. vajadzībām. Un šitien, kas man nāk, ir tad, kad es paprasu kādam palīdzību, es pieņemu arī, ja viņš pasaka nē, ka šodien viņš nevar. Mm, Apvainojos, aizvainojos, un sākās mana drāma, kad man neviens negrib palīdzēt. Man vienai ar visu jātiek galā, un mani neatbalsta. Vienkārši saprast, ka tam cilvēkam šajā dienā ir tā kā savi plāni. Es neesmu mm, pietiekami laicīgi pajautājusi, vai nu es meklēju kādu citu cilvēku, vai es mainu savus plānus un saskaņoju ar tā cilvēku. Un šeit ir šis ir tāds izaugsmes gluks, ja, kur es cilvēkiem saku, tu sajūti, kā tu vēlies, dari, kā tu gribi. mm, Šeit ir ļoti svarīgi. Neaizmirst, ka tas otrs ir tieši tāds pats. mm. Viņš arī drīkst izteikt savu viedokli, un ka viņš arī drīkst darīt, kā viņš grib. Un tad ir tas tāds veselīgais kompromiss. Dažreiz Mhm. ģimenēs ir jāatrod nevis es. Es negribu šito, man šis nepatīk. Un tā kā mēs sagaidām, ka otram ir atkal tagad jāizklājās un jādara, Mm, kā mēs gribam. Nē, bet viņš arī ir tāda pati personība, un viņš negrib. Tātad ir variants, ka mēs katrs darām savu lietu šodien, tad rītā darām kaut ko kopā, vai kāds, nu tā kā viens pakāpj augstāk, viens mm, nokāpj zemāk un atrodam to tādu veselīgu kompromisu. Neupurējot sevi, neatsakoties no savām lietām, vai varbūt šodien atsakos, bet rītā tad es paņemšu, tad rītā tas otrs atteiks. Saprot, tas ir tāda veselīgs robežs, bet šis bija tas, ar ko es saskāros vasarā, ja? Bet tu taču man stāstīji, tu taču man mācīji, ka man pašai par sevīm. Nu, jā, bet atceries, ka tas otrs cilvēks ir tieši tāda pati mm, personība kā tu. Un tad saproti, vai nu tu, tā kā tu vari palikt pie sevis, tev ir visas tiesības palikt pie sava, un tad vai nu jūs nedarat kopā, vai nu jūs vispār nedzīvojat kopā, bet tad tur ir mm, cits risinājums tam. Bet, ja mēs vēlamies veidot attiecības, nu mēs jau arī tā kā, vai ne, mēs saskaņojam laiku, kad tev der un kad man der. mm. Man der, man ir viena alga. Mēs tam varam tiksimies tad.
Bet tas jau ir tieši tas pats, kas Mm. tā kā tev der tagad vai man neder. Un atcerēties, ka otrs cilvēks ir tieši tāda pati vērtība un spēt pieņemt nē. Un neuztver to personīgi, ka tas ir man pateica nē, bet kad tieši šajā mirklī nederēja tas nē. Nu, tā kā Un nederēja. cik man interesē diez statistika, cik bieži sievietes, kuras ir precējušās, sievietes un vīrieši, nu, vīrieši, es domāju, mazāk šis tomēr vairāk sieviešu tāds jautājums. Šajā brīdī, kad pasaka tev, nē, es negribu, cik bieži griežās pie tātad zvērasta no sērijas, tu man solīji priekos un bēdās un vienmēr, un tagad tu man neturi to solījumu. Un, Bija aizdomājusies. Nekad neesmu izmantojis šo. Bet, nu, es esmu dzirdējusi vienkārši, un tā kā, jā, nu, tas jau, ko tad, nu, kā mēs uzskatām tiešām, nu, kad reizēm, teiksim, man negribās braukt virsū sievietēm, ja, bet tā kā ir tas kaut kāds uzskats, ja, ka, teiksim, cilvēki precās, nu, tad tā diena ir par to līgavu, un visam ir jābūt kā tā līgava grib, un viņa tur nezina, kāpēc ieņem galveno lomu, nu, jā, es nezinu, bet tā vairumā gadījumu ir, jā, tur ir, tāpēc, kad ir kleita, un tāpēc, ka tā ir tā diena, kad viņa var būt princesīte, un it kā viņa citas dienas nevarētu būt, bet, nu, kaut kāds tur tas tāds egregoriņš ir tai laulību lietai apkārt. Un cik daudz sievietes ir pēc šīs te laulības, nu, tā kā atcerās nokāpt vienā līmenī ar to vīru. Nu, kad, jā, jūs esat apprecējušies, bet, nu, tagad jūs esat 50-50 un vienā līmenī, nevis viņa ir joprojām princesīte, un tas ir tas, kuram tur viss tur jāizpilda kaut kādi tur. Šitien, man liekas, šitien ir pavisam cita lieta. Šitien ir tas, ko mm, tas saucamais implants, Lilitas implants, kas ir iedots, kas ir mums visos tā kā, nu, tāda implants, tas ir tāds, ko viņš implantēts, ja? Implants ir Ielikts kaut kas, jā, nu. Ielikts. Tas ir par šo, kad kāds ir augstāks un kāds ir zemāks. Un, zin kā, tas šitien ir baigi jāskatās, kāds tas ir. Piemēram, manā, nu, pēdējā laikā nav bijis. Tas jūtu, kad es esmu šo pats strādājis, atstrādājis. Bet savā laikā man atkal ļoti triggerēja, ļoti kaitināja vecāka gadu gājuma vīrieši, kuri atkal to sievieti, nu tā, ka noslauka līdz ar zemi. Nu jā, nu tas ir atkal pretējais, jā, tas ir, Jā, nu, to tāpēc es. šis, man liekas, ir katram savs, Mm. kas ir Tas tas varbūt ir paudžu jautājums arī kaut kādā paudze, veidā. bet varētu būt, ka katram iekšā savējais, tas mēs tā kā savus spoguļus Mm. pievelkam. Bet viennozīmīgi atceramies, kad vīrietis vai sieviete, whatever, mēs esam visi vienlīdzīgi. Divas Mm. sievietes ir vienlīdzīgas, divi vīrieši ir vienlīdzīgi, sieviete un vīrietis ir nu, tā kā vienlīdzīgi tādā, ka mēs varam katrs izteikt savu viedokli. Un attiecībās mēs arī, nu, tā kā tu piemini, nu, tā kā es arī aizdomājos, nu, kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tā kā pēc idejas sievietēm parasti ir svarīgāk. Vīriešiem ir tā, nu, labi, es varētu arī vīriešiem, nesaku, ka visiem, bet daudziem varētu, nu, es varu arī neprecēties, vai mēs varam tā pakluso, vai, Mm. vai nav tik būtiski. Nu, es esmu redzējis, dzirdējis, ka vīriešiem ir tas būtiski, un tad viņi tā, nu, to parādīja, Mm. koriģē. Nu, tā kā tas ir atkarīgs, bet tur arī tā kā jāsaprot, ir, kā, varbūt šis ir arī viens no jautājumiem, ko izrunāt pirms, kurš tad būs tas, kas koriģēs parādi, vai Mm. spēsim vienoties par tās parādes koriģēšanu, vai Mm. viens grib, ah, es tikai gribu tuvāko ģimeni, otrs grib tur 250 vienkārši. Un tad saprast, nu, tā kā to vidusceļu.
Mm. Bet jā, nu, tā kā ir gan, gan. Nu, mēs jau tur aizgājām, mēs aizgājām drusciņi jau citā jau gandrīz tēmā, ja? Bet tā tad sevis sajušana un gļuki. Ir viena tāda par šo tēmu, atgriežoties par gļukiem, ir viena tēma, kas es vienkārši redzu Instagramā un YouTube'ā, un man viņi vienkārši triggerē, jo cilvēkiem tiek dots tipa tools, kā sev palīdzēt, bet vienlaikus tas ir ne tikai tools, kā sev palīdzēt, bet ilgtermiņā viņu lietojot, tu reāli sev radi gļuku, kas tev traucē sevi sadzirdēt. Un, un tas ir tas variants, kad, nu, piemēram, man nesen draudzene atsūtīja, tu runā ar sevi kā trešajā personā. Nu, it kā tad, kad tev tur vajag saņemties kaut ko tur un izdarīt, ja, tad Inese, tu to vari, jē, tev tas sanāks, dari, aiziet. Un tas tev pacels to tavu motivāciju uz kaut kādu brīdi. Bet kas notiek ilgtermiņā? Ilgtermiņā ir nevis es esmu laba un man sanāks, bet Inesai sanāks. Tikko es saku par sevi Inese, es runāju par kādu ārpus mana ķermeņa, par kādu, kas šī te daļa, tas vārds, nav galvenā daļa, kas tevi pārvalda. Galvenā daļa, kas tevi pārvalda, tomēr ir es. Un, jā, tu it kā sanāk, ka tev ir tāds šortkatiņš, ja tu dabū to būstu, bet līdz ar to tev tie panākumi un tā varēšana un tā izdošanās tev viņa tā kā veidojās identitātes daļa, kas īstenībā nav manī, kas ir, nu, kas ir tā Inese, ko es redzu tā kā no malas. Un tāpat arī, teiksim, tas, kad, nu, kad cilvēks runā, ja, un runā tur slikti par sevi, un tad ir, ah, jā, tas neesmu es, tā nav mana balss, that's my judge, vai arī tas ir mans tur kritiķis vai kaut kāds tur nosodītājs un tam līdzīgi. Atkal, kas sanāk uz to brīdi? Tu sev pasaki, oi, nu ko tu tā kā tāda slima kaza nevarēja izdarīt? Nē, tā neesmu es, tā nav mana balss, tas ir mans kritiķis. Es viņu pastumju malā un es jūtos labāk tajā brīdī, bet kas notiek ilgtermiņā? Šī balss ir manī. Šī balss nav kritiķis, tas nav no ārpuses. Tā balss ir no ārpuses, tu viņu esi integrējusi sevī bērnībā. Un kamēr tu neatrisini to sakni un tu neatlaidi šo te, ah, tu stulbā kāza, kā tev sanāca, tev ir tavs kritiķis un tu tikai visu laiku palīdzi un pastum viņu malā, bet tu viņu neatrisini. Tev iekšā vienalga šī te problēma sēž. Un, jā, nu tas ir vienkārši izvēles tāds variants, ko tu vēlies. Vai tu vēlies atrisināt tā kā pilnībā, un ka tas tiešām tas pamet tavu ķermeni un tavas smadzenēs vienkārši izmainās šie te īsceļi, vai arī tu gribi cīnīties visu laiku ar šo te. Palīdzēs jau tā kā droši vien, kad, nu kā, nu tu 100 reizes var pateikt, kāds tur mans kritiķis un kāda es tur tāda, un Inese tev tur izdosies, tu neesi stulbā kaza, bet tas neatrisina. Riku šitā, tu pieskāries tai tēmai, ko es saku saviem klientiem. Nestum, nekad nestum. Ja tev nāk kaut kāda doma, vai, pieņemsim, nezinu, bērns neatbild uz zvanu, Mm, Ej, šī mirklī, ka viņš neatbild, tu vari pastumt to domu, ka viņam tur ir, viņš jau tur ir, nezinu, 5 reizes ar, nezinu, 10 mašīnām nobraukts, un viņš jau slimnīcā ir, un jau kaut kāda mm, 5. operācija viņam man nepaziņojot, jau notiek, viss jau tur ir, mm, viss jau ir, jā. Šī momentā tu to domu vari pastumt maliņā, bet pēc tam, kad tu sazvani to bērnu un viss ir kārtībā, neatstāj viņu tur karājumies, jo viņa tev nāks nākamreiz un nākamreiz un nākamreiz. Un tas, ka tu jau viņu vari pastumt malā, tas jau ir, nu, tā kā baigais progress. mm. Mēs ieejam tajā iekšā, un viss jau agrākos laikos vienkārši bija tāds, jā, telefona grāmatas tiem, kas nezina. Jā. Jau meklē slimnīcas numuriņu, jā, jau zvana, jau viss notiek. Tas, ka tu vari tā kā
apstāties un pastumt viņu malā. Tas jau ir nenormāls progress. Bet, ja tu gribi progresēt, nekad neapstājies pie tā. Sazvani to bērnu, noskaidro viņam viss kārtībā, viss ej iekšā tajā sajūtā, um, nu tā kā viņu vajag atzīt. Mm, Ko nevajag noliegt. Nu, ja es sevi saucu par stulbu kazu, nu, tad es atzīstu. Es atzīstu, ka es sevi nemīlu, ka es sevi necienu, kad visu, ko es par sevi domāju, es nu jā, bet reizēm tas nav, reizēm tas atzīstu. pat nav par to. Bet tad, kad es atzīstu, es varu to mainīt. Un tad es lieku iekšā jauno. Bet tajā momentā, kad es viņu stumju malā, Mm, kad es viņu neatzīstu, nu, jo tu, kā tu saki, pastum malā, tas mm, tā ir sevis daļa, kaut kādas daļas noliekšana. mm, Un vienā momentā, tas, kā tu saki, ja, vienā momentā tie vārtiņi ir cieti. Tu netiec pie mm, sevis sadzirdēšanas, jo tu esi nobloķējis šito, tu esi nobloķējis šito. Tagad cilvēki nobloķē, es neesmu dusmīgs, es nebūšu dusmīgs. Dusmoties ir slikti. Bet dusmoties un priecāties ir vienādas, nu, tā kā tādas enerģijas daudzums. Tikai viens ir pozitīvs, mm. otrs ir negatīvs. Ja mēs nobloķējam sevi negatīvo, mēs automātiski nobloķējam sev pozitīvo. Jā, bet dusmas, vibrāciju skalā, dusmas jau nemaz nav apakšā. Dusmas jau ir Ir tuvāk pie vibrācija, bet vidus. ja mēs ņemam, ja mēs sadalām tā kā negatīvs un pozitīvs, jā, tieši tā, tas jau ir tas, bet dusmas ir diezgan augsta vibrācija, Mm, bet ja mēs viņu tā kā dalām tādās skalās, tur pozitīvās vai negatīvās, tad viņi būtu ar mīnuszīmi, un tieši tādā pašā skalā būtu prieks, tikai ar pozitīvu zīmi. jā, bet zini kā, Viņi ir vienā līmenī. jā. Bet, ja mēs Uh, aizslēdzam ciet sev dusmas, mēs nekad dzīvē netiksim klāt priekam. Un tad daudzi cilvēki vienkārši dzīvo tā kā tādas baltas lapas. Nejūtu neko, nav ne prieks, nav ne slikti, ne labi. Un tā kā tas ir mm. viens no rādītājiem, ka tu esi tālu prom no sevis. Jo ar dusmām bija ļoti interesanti, jo, teiksim, strādājot ar to zemapziņu un tam līdzīgi, cilvēkiem ļoti bieži, kas nu pietrūkst, mīlestība, sapratne, tur mammas mīlestība, tēta uzmanība pietrūka bērnībā, un maijs bija ļoti interesants mēnesis, jo pusē no maniem klientiem kaut kādās noteiktās situācijās, kaut kādās noteiktās sajūtās, kas būtu bijis vajadzīgs, lai tā sajūta nebūtu izveidojusies, bija dusmas. Tāpēc, ka dusmas īsnībā ir superīgs motivators. Dusmas liek mums darīt, dusmas liek mums pateikt, nē, nebūs šitā, un darīt tā, kā tu gribi, tā kā tev vajag. Tā kā, jā, mums bērnībā ir iemācīts, ka nedrīkst, puisīši nedrīkst raudāt, meitnīs nedrīkst tur dusmoties, neviens Au. nedrīkst bļaut un tam līdzīgi. Un puisīši vispār nedrīkst just, ne tikai raudāt. Klausies, kā mums iemācīja to, ka nedrīkst bļaut, bļaujot uz mums? Nu, jā. Bet ko mēs iemācījāmies, ka nedrīkst bļaut, bet mēs bļaujam, un mēs bļaujam un jūtamies slikti par to. Atkal, nu tā kā, saprot, nu tā kā apgrieztais Mm. papli mēs vienkārši tajā visā ejam. Jā, nu kā mēs vēl radām gļukus? Mēs gļukus nokopējam, mēs gļukus paši varam uzradīt ar savām kaut kādām tehnikām un kaut ko tam līdzīgu. Un mēs gļukus paņemam līdzi no iepriekšējām dzīvēm kaut kādus nesaprastos, neizstrādātos gļukus. Kā mēs vēl gļukus dabonam? Nu jā, nu viens no tādiem gļukiem ir, ko mēs, ko, Neieklausoties sevi. nu jā, bet mēs jau nevaram ieklausīties. Nē, Mēs jau bet tas ir nedzirdam. saprot, kā mēs esam tur, kur mēs esam šodien, un mēs varam turpināt to ceļu un iet tālāk no sevis un Mm, radīt arvien vairāk un vairāk gļukus. mm, Mēs varam tomēr iet tajā iekšā. Un tas ir, man liekas, gļuki arī var, nu, tā kā savā ziņā ir tā, kā, tā noliekšana sevis un visas pasaules. Un tad, man liekas, ir tāds viens no tādiem gļukiem cilvēkiem, kas sāk iet izaugsmē, ir tas ego, tādas ego lamatas, mhm, kur vienā momentā.
Ai, nē, viņš tur ir pa zemās vibrācijās, es ar tādiem tur, nē, nē, es jau tur, vai es zinu labāk, paskaties, kā viņš tur nedara, bet es jau zinu. Viņš tur vispār čakarē savu kārmu, vai viņš tur neredz kaut ko. Tas, ko Es piekrītu, es samaksāju vairāk par sesiju. Tu samaksāji 500, es samaksāju 700 par sesiju. Man ir krutāks speciālists, man labāka tad izaugsme. tur ir krūtākajā uzreiz. Nu, vot šādi visādi. Tas ir tas, ar ko mēs esam aplipuši no skolas, no piedzimšanas. Vienīgais ceļš ir lipināt visu šo nost, kasīt nost un beidzot aizrakties līdz savai patiesībai. Vai tas būs viegli? Diez vai. Tas ir atkarīgs, cik ļoti tu esi aplipusi un kādu līmu tu izmantoji. Superenu vai papīra līmi vai tapešu līmi. Šis arī būs tāds būtisks aspekts, kāds ir tas līmēšanas materiāls izmantots. Kādam tas būs 1, 2, 3 gatavs, kādam būs ilgāk, bet šeit atkal ir viens no gļukiem, ja mums nav jāsacenšas. Jo mēs nezinām, ko mēs esam iepriekšējā dzīvē darījuši. Tam, kam šajā dzīvē šitā notiek, viņš varbūt pēdējās 10 dzīves šitā te vienkārši rukājas, atspērdamies un tīrīs savas iepriekšējās dzīves, visas savas pieredzes. To vien darīs, kā tīrīs, un viņš atkal pārdzimst. Viņam atkal ir jātīra dzimšanas stāsts, atkal jātīra sociums, ko ir uzlicis, un viņš notīra to, un tad viņš atkal tiek līdz iepriekšējām dzīvēm patīra, un dzīve beidzās. Un viņš atkal, un saproti, nu tā kā, ja mēs paņemtu kopā, mēs to neredzam, tāpēc Mm, nesalīdzinām sevi ne ar vienu. Arī tas izējas punkts mums katram ir dažāds. Vienam ir mamma, vienam ir, nu, tā kā, vienam ir vecāki, vienam nav vecāki, vienam ir mm, un vecāki ir mīloši, viņam ir mm, tā psihe normāla vismaz kaut mhm, cik, vai ne? Bet vienam ir tāda, ka vecāki, nu tā, ka viņi ir darījuši, nu, pildījuši savu līguma daļu, bet vienkārši satraumējuši visu līdz pēdējam. Un izējas punkti mums ir dažādi. Un tas izējas, nu, tā kā tas galamērķis, ko mēs gribam, mēs arī gribam diezgan, nu, arī dažādi, vai ne? Kādam gribas mm, vienkārši mieru dabūt, kādam, bet tas, kas mums jāsaprot, mēs esam dvēseles, un priekš dvēseles šis ir tikai vienkārši fantastiskākais spēļu laukums, kur, kā man kolēģi saka, šie Amerikas producenti vienkārši nobāla mūsu dvēseles producēšanas priekšā. Mēs mm. tik tur nesam sadarījuši. Bet tas, kas, nu, tā kā katram savs temps, katram savs veids, bet tas, ko mēs esam atklājušas, ir tāda mini formula. Nu, katrā ziņā tāds milzīgs solis tuvāk sev. Es pirms tu ej formulā, vēl tāds kļuks, ar ko es ļoti bieži saskaros. Es nezinu, cik tu bieži saskaries savā darbā ar to kļuku, bet es sastopos ar kļuku. Tas jau bļāviens būs gadiem jāstrādā. Tas liekas tik daudz. Ai, nu, tā moška labāk nedarīt. Bet ir tātad šie te uzskati, bļāviens, tas uzskats, ko vispār nozīmē tur transformācija vai izaugsme vai pašizaugsme, tam vārdam ir tik liela nozīme. Jo kādam, teiksim, tas saistās ar terapiju, ar klasisko terapiju, kur tu gadiem ej pie regulāri reizi nedēļā 5 gadus no vietas, un tu ej un ar sevi strādā un turpini strādāt vēl 10 gadus. Un tas liekas, oh, my God, tie ir tādi izdevumi, un tas ir tāds laiks, man tam tagad nav laika. Bet laiki ir mainījušies, un ir dažādas tehnikas, un jā, nu tas mēs nestrādājam kā terapeiti, un um, tev nav jāiziet katrai lietai tev nav jāiziet cauri.
Tev pietiek, ka tu aizēj līdz tai saknei un izrauj to sakni, un tad jau viss pārējais arī kāšu namiņš sabrūk. Tev nav tiešām tur jāiet, nē, nu jā, man ar visiem te kaut kādiem tur iekšējām kazām jāstrādā, tad jau tas būs nezinu, cik tur gadsimtiem. Nē, tu vienkārši aizēji pie saknes kazas un atrisinot, atlaižot to, tev jau viss, tev jau pazūd šis informācijas ķēdīt un vairs neiet. Tāpēc tas nav ilgi un tas nav daudz. Un, jā, tā kā pilnīgi. Tas noteikti ir no tās operas, kas, nu, ilgi, dārgi, kas kuram ir ilgi un kas kuram ir dārgi. Um, ja tu izaugsmi vai, nezinu, darbu ar sevi vai jebkādu citu vārdu, ko mēs attiecinam uz, Mm, izmanto kā, nu, tādu es tagad darīšu, un tad pēc tam es sagaidu, ka man tur es apbiršu ar miljoniem, mm, briljantiem, vēl nezinu, princis baltā zirga atjās beidzot, un vispār šitas te sūdīgais vīrs aizvāksies, un vēl viss kaut kas notiks, nu, tad laikam ilgi. Tad ir ilgi, jo tas nav par to, ka tev ir kaut kāds mērķis jāsasniedz. mm, Izaugsme vai darbs ar sevīm, tas ir kā tīrīt zobus. Nu, taču, pieņemsim, tu taču arī nu, neteiksi, ka tu neies pie zobārsta, tāpēc, kad, ot, kāpēc tad, ja, ka tur būs ilgi, dārgi, un es nezinu vispār, vai, nu, viņš man dos garantiju, ka es līdz kapam malai tagad varēšu to blombi nostaigāt. Nu, tas nenozīmē, ka es tagad staigāšu ar sāpošu zobu tikai tāpēc, ka es nezinu, cik ilgi tā bomba man tur stāvēs, vai ne? mm, Un tas ir tāpat darbs ar sevīm. Es vienkārši strādāju, es to tā kā to zobu iztīru. Es skatos, vai man tur būs, vai tas ir maziņš caurumiņš, vai tas ir, nu, man tur jātaisa kanāls jātīra. kanāla tīrīšana, vai man Mm, vispār tas zobs jārāv ārā un tur jāliek implants. Bet tas ir tāds process, nevis, kad es vienā dienā, bet Ines, tu man vienā dienā vari visu šo noņemt, tad es nākšu pie tevim, ja nē, tad tu mm. vispār esi, nu, tu vienkārši melotu, neko tādu izdarīt. Saproti, tas jau ir par to, ka tas ir tāds lēnām, tas ir tā kā cīpolu vai tā kā kāpolu Mm, bērt vaļā, ir daudz slāņaini. Un, un arī mums vēl joprojām ir ko strādāt. Nevis tāpēc, ka mēs nezinām, nemākam, nesaprotam, bet tāpēc, ka ja mēs, teiksim tā, pirms 4 gadiem manas ambīcijas, es šodien esmu divreiz vismaz pārspējuši savas ambīcijas pirms 4 gadiem. Ja manas ambīcijas būtu palikušas tajā līmenī, kādam man bija pirms 4 gadiem, es, man liekas, nu, tā kā, nezinu, šķisti varētu tur, nu, es dzīvotu tā kā sviestmaize, ja tā varētu teikt. Vienkārši strādājot ar sevīm, es sajūtu, atveru, apzinu savu patieso potenciālu, ko es pirms mm, 4 gadiem pat sapņos neredzēju. Un līdz ar to manas ambīcijas aug. Un, ja manas ambīcijas aug, katrs nākamais līmenis prasa, lai es eju dziļāk. Un, vai visiem ir jārisina iepriekšējās dzīves? Noteikti nē. Ja tev apmierina sava šī dzīve, kad tu vēl sakārto savu dzimšanas stāstu, un nu, tev viss ir fine, nu, nevajag iet, bet tad, kad tu tā kā gribi kaut ko vairāk, ka tu gribi tos, nu, nezinu, nevis to algu, ko tu šobrīd saņem, bet varbūt 2 reizes vairāk, vai tu gribi atvērt savu uzņēmumu, tev tas gribi vai negribi, viss nāks augšā. Un ja tu gribi, lai tev tas pats savu uzņēmumu atvēršana tev ir nevis krahs un nevis drausmīgākais, kas tavā dzīvē ir noticis, bet harmoniski tu tā kā kāp pa karjeras kāpnēm, par naudas kāpnēm, tev mm. nāksies tā kā to pagrabiņu tīrīt ārā, lai stabili pamati būtu, uz kā uzbūvēt to visu. Un, jā, es kaut kur jau aizplūdu, bet tā tava tēma bija par, pastāst. Tas nav ilgi, un tas nav Jā, ilgstoši, un tas nav katru figņu paņemt. jā, Un tāpēc, ejot pašos pamatiņos, sakārtojot, tu jau īstenībā iedod sev tādu mega platformu,
Mm. Un tāpēc jau mums arī negaidot piedzimā šis te dievišķais restarts, kas patiesībā radās kopēji darbojoties, man ejot pie Lindas, Lindai nākot pie manis, mēs sapratām vienkārši, cik mega spēcīgas ir tās lietas, ko mēs kopā esam izdarījušas. Un saliekot abām divām izējot cauri šīm te sesijām, kas ir savienojums ar dvēseli, kur tu jūti tiešām šo te savu dvēseli un tu spēj viņu saklausīt, jo atkal, ja mēs esam iemācīti nedrīkst savā dvēselē klausīties, dvēseles vispār nav vai tur vēl nezinu kas, ja. Tad uztaisot dzimšanas stāsta pārrakstīšanu, kas ir tātad pats pamats ar to, kā tu ienāc šajā pasaulē un kā tevi sagaida un kā tu jūties pasaulē, pēc tam aktivizējot, atļaujot sev piekļūt atkal šai te tavai unikālajai esencei, kas ir tavs absolūtais maģiks. Un tad vēl izlīdzsvarojot vīrišķā, sievišķā līdzsvaru, Tavu iekšējo. jā, nevis pasaules vai citu vai kā, bet savu iekšējo. Um, Nu, vienkārši maģika kombinācija, kur, pilnīgi viss, ko tu dari, ir pēc tam savādāk, tāpēc, ka tu ej ar savādāku, katrs solis, ko tu spēr, ir ar savādāku pamatu, jo tu sev tici, tu zini, ka pasaule tevi gaida un mīl, tava iekša necīnās ar sevi, vai tev ir tagad jāsēž un jāgaida to princi, vai tagad tev ir jāmačī, nav sadarbība notiek sievišķās un vīrišķās enerģijas, un tev ir piekļuve savai unikālajai esencei, tu sajūti to savu vērtību, tev vispār, tāda lieta, kā es neesmu tur kaut kā vērta, tā kā neiešaujās vispār pat prātā. Un jā, vienkārši atgriežoties atpakaļ, ja mums tā tad ir 40 plus, un atgriežoties, kad es neatceros, pagājušajā gadā mēs tās sesijas, jā, tā sanāk, pagājušais, Nu, kaut kā. pagājušais gads un šī gada sākums, un tas patiešām ir bijis tāds kolosāls pakāpiens, nu, jā, es. Tas ir tāds, nu, kā gan smalkajā plānā, gan arī to fizisko bišķīt sakārtojot, tas ir tāds, nu, kā es saku, milzīgs solis tuvāk sev. Mm. Lai tu varētu sevi sadzirdēt un tā kā sajust to, ka pats, I am amazing, tie nav vienkārši vārdi, tas nav skatīties spogulī un, I am amazing, I can do it. Jā, tas tev palīdzēs, tu varēsi uzskačāt to savu sajūtu un psihosomatika un vispārējais. Tas tev palīdzēs, bet tas ir īslaicīgi. Bet Mm. tad, kad tu bez spoguļa zini to, ka I am amazing, un tu arī zini, ka tu esi amazing, tad, kad tu izliec savu projektu, palaid pasaulē, un tev nesastājās 5000 cilvēki tur jau ap kvartālu riņķī gaidot tavu pakalpojumu, tu vienalga zini, ka you are amazing. Mm. Un, jā, tas vienkārši jau tas, ka nav nepieciešama tā ārējā validācija tik ļoti. Labi, projektoriem vienmēr ir tas svarīgi, ja, bet mēs abi esam projektori, un mēs neesam izlikušas vēl ne pa vienu logu ārā, teiksim, ja, tajās reizēs, kad kaut kas tiek palaists, es nezinu, kaut kāds pasākums, un nav vienkārši atsaucība. Un varbūt tieši tāpēc, ka es esmu izdomājusi, ka, oh, my God, man ir tik amazing te pasākums un viss tūlīt tās skries un bukos, bet es esmu aizmirsus to, ka cilvēkiem ir arī sava saplānotā dzīve, teiksim, jā. Jā, Bet ne par to ir runa. par šo ieklausīties sevī, tas nav, tā nav tā balstiņa, kas saka, tu esi amazing, tev izdosies, tu teiksi, tu tikai neapstājies. Tas nav ieklausīties sevī, tas ir, tā kā tu saki, tas ir uzbūstot. Ieklausīties sevī ir tieši sadzirdēt to savu dvēselīti, to savu iekšiņu, un viņa runā klusiņām, viņa čukst. Viņa atsūta kādu ziņu, šifrētu ziņu,
Vai viņa iečukst? Nav tā, ka viņa bļauj tev tur. Un teiksim, tā balss, kas tev bļauj, tā visticamāk ir tava ego balss, nevis tava dvēseles balss, jo dvēselīt viņa vienkārši pasaka, un viņa ir viena alga. Vai tu dzirdi, vai tu nedzirdi, viņa ir pateikusi, viņa ir izteikusi savu vēlmi, savu verdiktu, un tas ir par to, ka tu apklusini prātu. Šajos podkāstos neesmu baigi daudz stāstījusi, bet vispār visā citādi es esmu ļoti daudz stāstījusi, cik ļoti būtiski ietekmē mūsu dzimšanas stāsts, mūsu ienākšana šajā fiziskajā pasaulē, cik ļoti, ļoti tas mums, nu, tur jau ir pirmās. To mēs varētu uztaisīt atsevišķu tēmu, jo arī tev ir pieredze par šo te pārdzimšanas stāstu. Man ir pieredze fiziskā, fiziskajā plānā, kā tur tām dāmām, tur tās visas kaut kādas dzemdību stāsti un traumas un tam līdzīgi, kā tas pēc tam ietekmē. Tā kā es domāju, ka mēs noteikti varētu šo uztaisīt kā atsevišķu tēmu, jāņem, jāpieraksta. Jā, plašāk noteikti mēs varam pastāstīt, bet jau no paša mirkļa. Daudziem pat no mirkļa, kad iemiesojās, jau ir pirmie nospiedumi. Mēs nerunājam par pašu piedzimšanas procesu. Arī tie 9 mēneši, kad mēs esam mammas puncī, ir jau mums ļoti milzīgu nospiedumu, kā nu kurš, cik jūtīgs tas bērniņš ir bijis, bet savā ziņā ir nospiedums jau palicis. Tā kā atgriezties pie sava pirmsākuma ir brīnišķīgs sākums savam ceļam. Tālāk, iekšķi to sadzirdēt sevi, Nu, jā, sajust. un tas nav tikai par to, ka tas ir tur brīnišķīgi un skaisti, jā, un tikai smalkajā plānā. Tas tīri arī tavā fiziskajā pasaulē parādās ar to, ka tev ir vieglāk iet un darīt. Tev ir vieglāk tā kā ieklausīties tajā interesē, kas tev interesē, jo ego kliedz un saka, tev ir tiesības paņemt laiku sev. Un tā dvēselīte vienkārši tev runā ar tevi, vai intuīcija, vai dvēsele, vai nu kā tu to vēlies nosaukt, viņa runā savādāk. Viņa runā, pat varētu aizbraukt tagad vienkārši uz jūru pastaigāt. Vienkārši tas nāk caur tā kā iedvesmu, tas nāk caur kaut ko, tas ir patīkami. Tev dvēseli nekad nebrēks. Tev ir tiesības aizbraukt uz jūru vienai pašai, vienreiz 100 gadu laikā. Nu, nē, nu tā viņi nerunā. Un, jā, nu, citur mums nav. Nu, jā, nu, mēs varam aiziet uz akaši lasījumu pie Lindas. Mēs varam aiziet uz kaut kādiem psychic readeriem, teiksim, jā, kas tur parunās ar teviem visiem nomirušajiem un paprasīs, kas tev ir jādara. Bet, ja tu gribi pati tā kā uzticēties tam, ko tu jūti, kur ir tas tavs ceļš, nu tad, jā, nu tev ir jābūt, nu tev ir jāsakārto visas tās 4 lietas, lai tu varētu, nu tā kā patiešām izdarīt, noticēt un darīt fiziski. Jā, par to Un, sievišķo un vīrišķo, kāpēc būtiski ir to sakārtot sevī. Mums abām divām bija šis pats gluks, ja? Tātad, ja es močīju, tātad man vajag to vīrišķo, es tagad aizēju vīrišķajā, un tagad man ir jāpārslēdzās sievišķajā. mhm. Pagaidiet, es tagad slēdzos, bet nē, pagaid, man jāiet iesprīt augstāk, es nevaru pārslēgties. Un tā. Tas, ko mēs izdarām, mēs pirmkārt tur vienkārši maģiks notiek tajā sesijā, tāpēc, ka mēs nevaram iedomāties, kāda dinamika ir starp mūsu iekšējo sievieti un iekšējo vīrieti. Nu, mēs vienkārši, katrā sesijā tas ir kaut kas vienkārši wow! Wow! Nu, Mhm. tā kā
Come on, kā var šito vispār izdomāt, kā var šito vispār tā izspēlēt? Kad, piemēram, sieviete ir veca ome, kura tur tā kā turi muti vecā, vai atkal otrādāk, ja? Kad vecie ir, nu, pieaugušie runā, tad bērni klusē. Kādas ir tā dinamika starp manu iekšējo vīrieti un manu iekšējo sievieti? Nekas ārā, nekas netur Roma, netur mamma, mana iekšējā. Jā, tur nāk bieži iepriekšējās dzīves, kur, piemēram, vīrietis ir sievietei uzticējies un viņa visu ir tā kā. Nu, burtiski tā ir saka, visu sačakarē. Tagad sievietei vispār nevar uzticēt. Tu sēdi Mm, nekusties. Jā, sieviete pa dzīvi vienkārši iet un moči, mauc un moči. Ja pajautā tam vīrietim, vai tas iekšējais vīrietis ir gatavs attiecībām, viņš saka, nu, ja tā sieviete uztais ēst un neko no manis neprasa, tad jā, tad mēs varam taisīt attiecības, bet ja viņi gribēs tagad laiku kaut kādu, tad, nē, nu, tad attiecības, paldies, man nevajag. Un tad mēs gribam to nu, nu, tā kā tas nav tas, ko mēs apzināmies. mm, Tas ir tik ļoti dziļi neapzinātajā līmenī. Sieviete vienkārši saka, es gribu attiecības. Man jau ir apnicis vienai pašai. Man tā kā grūti vienai. Es gribu kādam paļauties. Iekšā ir vecs, kas saka, nebūs attiecības. Nu, tad ir kā ir. mm, Vai arī tā sievišķība bieži vien ir aizvērta, tāpēc, ka sievietes jauda ir nepareizi iztulkota, nepareizi pieredzēta, un to sievišķību mēs nevaram aiziet arī sievišķībā, jo sievišķība nav gulēt dīvānā un neko nedarīt. mm. Ļaušanās, tas ir maigums, bet tā ir tāda drīzāk tāda radoša enerģija. Nevis vienkārši vai nu šrubīt māju, vai gulēt divānā un skatīties seriālus. Tā nav sievišķība. Un mēs nevaram atvērt to savu sievišķību, to savu spēku, savu radošumu, ja tur ir kaut kāda pieredze, kurā ir viņš vienkārši aizvērts ciet, jo tur kaut kas nav sagājis. Nu jā, nu daudzām dāmām arī, manuprāt, jūk, kas ir sievišķība un seksualitāte. Arī, arī. Jo, nu, tas, ka tu vari nešrubēt māju, tu vari nestīties televizors, tu vari staigāt uz džimu un, es nezinu, seksīgās tur mežģīnēs visu laiku pa māju, ja, bet arī tā nav sievišķība. Nu, un seksualitāte bez sievišķības, man liekas, ir pliks vulgārisms. Nu jā, nu tā ir Iezīmība saspēle, bet plus, tas nav. tā kā, Mhm. nu, tad līdz ar to tas seksualitāte ir savādāka, kad ir sievišķība. Mm. Tagad ar to sievišķo prizmu tāda maiga. Nu, tā kā Nu, vienā kad viņa vārdā nav, kā tad var viņa ir diezgan nosaukt. agresīva, jā, nu. Vienā Mm. vārdā, kā var nosaukt sievišķību, nevar vienā vārdā nosaukt, bet ir maigs spēks tāds. Nu, tā kā Jā. divas nesavienojamas lietas, bet savādāk es vienkārši nevaru to Mm. sajūtot, nevar aprakstīt. Tas ir spēks, bet viņš ir tāds maigs, viņš nav agresīvs, viņš nav spēcīgs, viņš nav iznīcinošs, viņš ir tāds tā kā, nezinu, maigs spēks, tas ir vienīgais. Tuvākie divi vārdi, kuru savienojums liekas dīvains, varbūt, bet Mm. ir tuvākais, kā vispār es spēju to aprakstīt, to, ko es sajūtu. Un tas nav močīt, nu, tā kā tas nav, jā, tā nav agresija. Un tad, ja tur nāk klāt seksualitāte, vot tā ir tā, ka, man liekas, tas, par ko mēs visas, tā kā, nezinu, tas ir tas, ko mēs gribam. Ja Mm. ir tikai seksualitāte un nav sievišķība, tad viņa ir agresīva, vulgāra. Un bieži vien varbūt tas ir tas, kas asociējas, ar ko mums asociējas tas, un tad sākās tā noliekšana, ka nē, es jau tā negribu. Mm. Tas nav pareizais, tā nav pareizā kombinācija. Mm. Tāpēc arī negribam, ok, mums nevajag to. Un tad mēs atsakamies no kā vispār no daudz kā. Tāpēc Māte Zeme ir aizgājusi, nu, tā kā tagad vispār visa pasaule ir aizgājusi tā kā sievišķajās enerģijās, vīrišķais, nu, tā kā, nezinu, kā teikt, tas toksiskais vīrišķais tiek dziedināts Mhm. caur sievišķo, un agri vai vēlu mums nekas patiesībā cits neatliks, kā atgriezties pie savas
sava spēka, un tieši sieviete, atgriežoties savā spēkā, paņemot savu patieso spēku, spēja tik daudz dziedināt. Viņa spēja dziedināt, nu pat neko nedarot, vienkārši esot savā sievišķajā spēkā, pieņemot to, izjūtot, sajūtot to, dziedināt jebkuru toksisko vīrišķo enerģiju, dziedināt pasauli un, nu, vispār, tā kā Mm. sievietēs ir spēks, un tas ir tas, uz ko mums ir jāiet sajust, jāiet saprast sava sievišķība, un es domāju, ka mēs uztaisīsim par šo podcastu, jo es septembra beigās braukšu uz Glastonberiju tieši saistībā ar sievišķo enerģiju Mm. aktivizāciju, lejupielādi un vēl visādām tādām lietām. Tā kā noteikti mēs pēc tam uztaisīsim vairāk laivu, nu tā kā šo podkāstu vairāk Mhm. parunāsim tieši par to, kas tad ir tā sievišķība, ka no viņas nav jābaidās. Un tur noteikti būs citas enerģijas, cita informācija, nekā Mm. es šobrīd varu nodot. Tā kā, bet tas ir tā, patiesībā es redzu, tā ir mūsu nākotne. Tā ir mūsu nākotne. Mums katrai atgriezties savā sievišķībā, savā sievišķajā spēkā. Un tā Jā, ir. bet atkal tas nav par to, ka nākotne future is female. Nē, future is līdzsvars. Un te neiet runa atkal par sieviešiem un vīriešiem. Te iet runa par sievišķo un vīrišķo enerģiju un šīm te enerģijām katrā no mums. Un tieši tā, Un, tad, kad sievišķais ir savā spēkā, mm, tad vīrišķais var aiziet savā spēkā. mm, Šobrīd, man liekas, ir drausmīgs, ja mēs globāli paņemam, ir drausmīgs disbalans. Neviens īsti nav savā spēkā, ja sieviete nav savā mm, spēkā, līdz ar to viņai, sieviete nespēkā, ko viņa piesaista, tas ir toksiskais vīrišķais. mm, Un tas ir par to, kad kāpēc mēs runājam par sievišķo? Tāpēc, ka šajā dzīvē mēs esam izvēlējušās sevi pieredzēt sieviešu ķermenī, tāpēc tas ir tas, ko mēs, tas ir tā kā mūsu sākums, mūsu pirmsākums, mūsu enerģija, ko mēs nesam, kas galīgi neizslēdz vīrišķo enerģiju, jo, mm. eh, jā, bet par to tad nākamreiz, ja, kad, jo, ja ir sievišķais, tad vieta ir arī dievišķais, sievišķais ir vieta arī dievišķajam vīrišķajam. Ko Mhm. tad plašāk, vairāk kādu citu reizi? Jā, Jā, nu ko, galveno man liekas, domu ka mēs mēs jau, esam nodevuši, vai ne? nu jā, gļuki, gļuki, gļuki. Foršs veids, kā saprast, Ceļš vai, pēc atpakaļ. foršs veids, kā saprast, vai tas ir gļuks vai patiesība. Vienkārši paprast sev. Tas ir gļuks, un tajā noreaģē ķermenis. Un tas pēc tam arī palīdz tev saprast, ok, tā gļuks skaidrs, ar šito man jāpastrādā, fine, un ejam, strādājam un nedzīvojam savos gļukos, un tie gļuki mums ir, viņi nav ne labi, ne slikti. Mēs neesam ne labi, ne slikti, tāpēc, ka mums ir gļuki, mūsu vecāki nav ne labi, ne slikti, tāpēc, ka viņi mūs ir sagļukojuši. Tie gļuki ir, un tu vari no viņiem tikt vaļā. Tu vari ar viņiem strādāt, tu vari sevi menedžēt, tu vari arī sevi uzpumpēt un ar motivāciju palīdzēt tikt pāri kaut kādam brīdim, bet motivācija nedarbojas ilgstoši un ilglaicīgi. Tas nav fiziski, emocionāli, psihiski iespējams. Un tāpēc noteikti mēs neieteiksim neko citu, kā tikai ar sevi strādāt. Jo var un vajag, ja tu tiešām vēlies dzīvot vieglāku un brīvāku un tiešām piepildītāku dzīvi, jo tu nevari dzīvot, just piepildījumu tad, ja tu neej to savu dvēseles ceļu. Nu, tā vismaz man šķiet. Jā, es pilnīgi piekrītu.
Vai šeit esam nākuši? Mēs atnācām, izvēlējāmies aizmirst, lai dzīvot šo interesanto dzīvi, šo interesantās pieredzes, lai sevi atcerētos. Interesants uzdevums, interesantas izvēles, bet tas ir tas, kas mums jādara. Atcerēties sevi. Gļuks. Atnāca viens kolosāls gļuks, kad mēs prasām pēc pārmaiņām, un mēs iedomājamies, ka tās pārmaiņas nāks uzreiz kā uz zelta paplātes. Jo reizēm tās pārmaiņas, teiksim, nu es nezinu, tev tas vīrs krīt uz nerviem, ja, un tu gribi, lai tavs vīrs ir tur tāds un šāds un vēl nezin kāds, ja, lai viņš ir pilnīgi pretējs tam, kāds viņš ir šobrīd, vai lai viņš ir tāds, kāds viņš bija pirms 20 gadiem. Um, Un tad tu tur sēdi un manifestē, un tur saslēdz iekšā visu kaut ko, kas tev tur ir jāsaslēdz, un piesaisti un izveido, pārveido to savu vīru. Bet reizēm tas nostrādā tieši tā, bet reizēm tas nostrādā tā, ka šīs attiecības izjūg, un tev tiek iedots tāds cilvēks. Tāpēc negaidi, ka tad, kad tu kaut ko prasi, ka tas tiks tev piegādāts tādā veidā, kādā tu esi iedomājusies. Tas tiks piegādāts tādā veidā, kā tas ir iespējams un kā tas ir tev labāks ilgtermiņā, nevis tajā 3 mēnešu logā, ko tu esi iedevusi universam tur paņemt un izpildīt tavu pasūtījumu. Tas ir tāds gļuks, kad reizē mums liekas, ka mums ir kaut kāds sots uzlikts par to un par šito, bet īsnībā reizēm tas sots ir nevis sots, bet tas, ko tu prasīji, tā transformācija, tā pakāpšanās, tā izaugšana un tā. Mhm. Viņš nāk tā vislabākajā variantā priekš tevis, nevis tā, kā mēs ar prātu esam izdomājuši. Tā kā, lai kārtojas, lai top, lai notiek. Strādājam ar sevi, Paldies, ka jo var un vajag. Un paldies, ka bijāt šeit un tiekamies